Tā sveiki visām klausītājām. Paldies tev, ka tu šobrīd klausies. Man vienalga vai nu YouTube skaties vai arī Spotify. Šodien būs tāda, kā es gribu teikt, nedaudz paklačošanās saruna. Jo varbūt kādam liksies, kāpēc tik nenopietni, ko mēs šobrīd darīsim, bet es pie sevis tā izdomāju reizēm, kad es ļoti intensīvi kaut ko rakstu un strādāju, kā es nedaudz nogalinu laiku. Es eju paskatīties dažādas iepirkšanās lapas. Tur, piemēram, būs tā kaut kāds drēbes. Es neesmu spontānais pircies, es parasti neko nenopērku. Tas man tagad iedod tādu nedaudz attiešanu no tādām nopietnām tēmām, ko es pētu. Un tāpēc arī šī saruna šobrīd ar Maiju, ko es gribēju uzsāsīt, būtu tā kā nedaudz paklačošanās par kosmētiku, tās lietošanu un par cenām un dzīvi Londonā. Jo mana sarunas biedrene ir Maija Plaude Lasmane. Es pat nezinu, Maija, es pati daudz par tevi nezinu, bet tas, kā es par tevi uzzināju, bija Instagramā, kur tik pa laikam lika savus tukšīšus, kā tu saki, iztērētos krēmus un arī atsauks par dažādām procedūrām, tu esi arī ielikusi. Un man bija ļoti interesanti sekot līdzi un salīdzināt, kas notiek tur Londonā un tavas atziņas un par tiem krēmiem vienmēr paskatījos un tā. Forši, kaut kas interesants. Bet varbūt 3 vārdos izstāsti, tu esi latviete, kāpēc tu stāsti par šo kosmētiku, no kurienes tev ir šīs zināšanas, un tad iesim iekšā, kāds ir tās tavas atziņas, ko tu esi sapratusi par kosmētiku, procedūrām, Londonu un tā tālāk. Jā, tātad es esmu Maija, un es jau no 12 gadiem lietoju tā kā to skincare, kas ir tā kosmētika, kopšanas kosmētika, jā. Un kāpēc tas tā sākās? Mana mamma, Ieva Plaude, viņa dibināja Kolonu. Un es ļoti labi atceros, kā es 12 gados iegāju viņas vannas istabā, un es skatījos, kā viņa tā kā sev mazgā sev, liek losjons, liek krēmu. Un viņai bija tā kā tā 3-step skincare rutīna. Un viņai vēl joprojām tagad tā ir, jo viņai patīk, ka ir krēms, losjons un sejas mazgāšanas līdzeklis. Ne tādā tā kā otrādākā secībā, kā es to minēju. Bet es atceros, no 12 gadiem jau sāku to lietot. Visu arī šos 3 produktus. Un es aizbraucu uz Londonu, kad man bija 14 gadi. Es sāku skolā mācīties tur, pēc tam es universitātē mācījos, pēc tam es darbu dabūju. Tā kā es Londonā esmu jau ļoti ilgi, man tūlīt būs šogad 40 gadi. Un kāpēc es sāku tā kā Instagramā kaut ko likt, jo es atceros, tas bija tieši lockdowns, Covid laiks, un man likās, ka man varbūt ir nedaudz vairāk laika, lai arī man toreiz bija 3 mazi bērni, bet es strādāju no mājām, un man tādā brīdī bija tāds nedaudz skincare booms. Es Instagramā redzēju, ka ļoti daudz cilvēku liek visādus produktus un salīdzina, un man likās ļoti interesanti, ka tā kā daudz tie cilvēki vispār krēmus nebija ilgi lietojuši. Viņiem tā ir pirmā saskarsme ar krēmu vai sejas kopšanu, un man likās, klausies, es to jau daru, tā kā, nezinu, 25 gadi nedaudz vairāk, kāpēc man to nedarīt? Un man bija darbs finansēs, un es gribēju kaut ko vienkārši radošu priekš sevis radīt. Arī Covid laikā, lai man ir kaut kas cits arī, ne tikai ģimene, ne tikai darbs, bet arī kaut kas priekš sevis. Okay. Uzreiz, kad atrunāsim, tev nav nekāda izglītība saistībā ar kosmētiķu vai ar medicīnu, tā kā neuztveriet šos kā tādus ārstu vai kosmētiķu profesionālus ieteikumus. Šie ir vienkārši cilvēks, kurš padziļināti pēc, tas ir tā kā hobija līmenī, un tu vienkārši izmēģini daudz šos dažādos krēmus, tu pārzini kaut kādus pamatus arī no mammas biznesa ietekmē, un tāpēc tu izmēģini. Es gribu šo atrunu neuztveriet to kā tādu medicīnisku vai kosmētiķu ieteikumu. Šī tiešām ir viena cilvēka pieredze, ko var uztvert, ja ir interesanti, un pēc tam, ja gribas pašām arī pēc tam pētīt tālāk. Tā kā, ar ko mēs māju sākam, tu esi sagatavojis abnormāli daudz pudelītes, tās ir tās visas, kas pēdējā laikā iztērējis. Man pēdējā 2 gadu laikā ir ļoti daudz, kas sakrājies, es visu laiku cenšos tā kā saņemties un likt visu atpakaļ, nezinu, Instagramā iekšā, bet jā, man ļoti daudz, kas rādīt, ko stāstīt, bet varbūt tā kā, ja mēs tā kā pa pašiem pamatiem runājam, ko es ļoti ilgi tā kā daru, un varbūt arī vairāk par mani pastāstīt. Tā kā es saku, es jau no 12 gadiem tīru seju, tā kā moisturize skin, lieku mitrinošus krēmus, un es arī tā kā, es izsargājos no saules. Un droši vien tā kā ļoti maz cilvēku to pa mani zina, es gan to neslēpju, bet man ir vitiligo. Un man jau kaut kādos, 10 gados parādījās tā kā balti pleķu zādes. Es tūlīt arī pastāstīšu, kāpēc man to tagad vispār nevar redzēt.
Bet es atceros, ka tā kā man bija bērnībā ļoti smuka tāda brūna latviešu āda, kas ļoti skaisti iedeg. Un tā kā, kad es izgāju saulē, es sapratu, ka tā kā man tā atšķirības starp maniem tiem vitiligo plankumiem, man brūno ādu ir ļoti, ļoti tāda drastiska. Un tāpēc es jau no 10 gadiem izvairos no saules. Es nekad neesmu tā kā, es tagad pēdējā gadu, kad mani bērni, es braucu kaut kādos, nezinu, sun holidays un sauļojos. Bet pirms tam es ilgus gadus vispār saulē nekur negāju. Un arī es atceros, es darbā strādāju, tā kā 18 gadi, man darbs sākās 7 no rīta, es cēlos 5, pirms vispār ir saule, es sēdēju lielā tā kā zālē pa vidu, man neviens loks nebija, es vispār neizgājis, vispār saules gaismu neesmu tā kā tādu redzējusi. Un tas, man liekas, tomēr baigi palīdz, es esmu tāds dzīvs piemērs, ka tā kā, ja tu izsargājies no saules, tev tā kā tu tomēr izskaties, tā kā tā vāda tik ļoti nenoveco. Un man vienmēr ir tāds teiciens, ka tā kā bāla āda izskatās jaunāka, lai arī brūna izskatās smukāka. Un tā kā, es ar to vitiligo tagad esmu tikus galā. Piedod, Maija, izstāst, kas ir tas vitiligo, kas tā par diagnozi? Jā, vitiligo ir, ka tev tā kā ir balti plankumi, tagad ir ļoti populāra tāda modela arī Vitnijas, aizmirst viņai uzvārdu, kas tā kā, tev vienkārši parādās balti plankumi uz ķermeņa, tā ir autoimūna slimība, un tev ar laiku arī paliek tā kā, nezinu, bez pigmenta mati, skropstas, bet pārsvarā tas sākumā parādās kā balti plankumi uz ādas. Bet tur varbūt sākam ar saules krēmiem, ko tu lieto domājot lai neiedegtu saulē. Jā, es lietoju, man ļoti patīk korejiešu krēmi vispār pret sauli, jo man viņi liekas daudz tā kā maigāki, plānāki. Es skatos reviews, es skatos brandus, kas man patīk, es skatos sastāvdaļas, man vispār man daudz vairāk patīk visi tie chemical sunscreens nekā mineral sunscreens, tā kā es gan vispār mineral sunscreens nepērku, jo es zinu, ka man ļoti nepatiks, viņi liksies tādi, nezinu, pārāk trekni manai ādai. Kas ir tie tavi labākie, ko tu atklāsi, kas tev pašai patīk? Šis ir tas, ko es pērku vispār visvairāk, tas ir Thank You Farmer un Sun Project Sun Water Cream. Man vienkārši patīk, tas arī ir korejiešu, man patīk visi pretsaules krēmi, kas ir ļoti viegli, ko ir tā kā ērti uzlikt un kas tev netraucē dienā. Tā ir mana filozofija. Kāpēc patīk šis? Man šis liekas tāds, tā kā viņš ļoti ātri iesūcās, viņš ir ļoti viegls. Es arī viņu tā kā varu bērniem viegli uzlikt virsū, jo parasti viņi man sāk tā kā, nezinu, bļauties viņam pārāk ilgi to krēmu, tā kā smērē iekšā, viņi tur sāk dīdīties un viņam nepatīk, bet viņš vienkārši ļoti labi iesūcās un ļoti labi arī aizsargā. Un viņiem visiem ir svarīgi, uz ko ir svarīgi tajos saules krēmos skatīties, lai viņiem ir labs, tas Āzijā viņiem rāda to PA rating. Tas nozīmē, tas ir tas, kas tevi pasargā no tiem saules stariem UVA, kas ied ādā dziļāk un tevi noveco. Un tāpēc vienmēr, kad tu izvēlies to pretsaules krēmu, ir jāskatās, lai tev ir vai nu broad spectrum, ko Eiropā izmanto kā terminu, vai arī kā to PA rating. Un tas plusiņu daudzums kaut ko nozīmē, ja ir vairāk? Jā, jo vairāk plusiņu, jo labāk tev aizsargā no tiem UVA stariem. Tāpēc tas ir tāda lieta, uz ko vienmēr skatīties, jo tas SPF, tas nozīmē, cik viņš tev ilgi palīdzēs nesadegt saulē, cik ilgi tev nebūs iedegums, bet tas UVA ir tieši tas, kas man ir svarīgi arī, kas man pasargās pret tiem UVA stariem, kas man novecos. Kas ir vispār tie pamati priekš tavas ādas, ko tu izvēlies, kas būs tāds pamatkomplektiņš, ko tu izmantos tevi katru dienu vai pārdienas? Es pateikšu, kas man ir svarīgi, ko es esmu sapratusi. Man ir svarīgi, lai man ir ļoti mitrināta āda visu laiku, jo man liekas, ka tas ir mans tas sauklis, ka moisturize skin wrinkles less. Un tu redzi krunkas. Iztulkosim mitrināta āda. Viņā lēnāk ieviešos krunkas. Jā.
Un arī tas, ka mitrinātā ādā tu mazāk arī redzi tās krunkas. Ja tev tā seja ir tāda pabarot un tāda, es nezinu, kā Latvijas tas tāda plump, tad vienkārši tu viņā redzi mazāk visas tos tās mazās krunciņas vai, es nezinu, pigmentācija vai visu kaut ko, nezinu, kas tev uztrauc. Tāpēc es esmu sapratusi ar gadiem, ka man ir ļoti svarīgi, lai man ir visu laiku mitrināta tāda forša seja. Svaiga. Un kas man ir svarīgi krēmos? Man ir svarīgi, lai es no rīta pamostos un es jūtu, lai es jūtu, ka man krēms vēl ir virsū. Jo naktī mums noteikti tāda lieta kā transepidermal water loss, ka mums vienkārši ūdens iziet ārā no sejas. Un ir svarīgi, lai tev tas krēms pasargā visas nakts garumā, un lai viņš tev mitrina to ādu visu nakti. Un arī pa dienu es dažreiz skatos uz savu seju vakarā, un man liekas, ka man ir diezgan sausa. Un tad es saprotu, ka tas krēms vai serums, ko es lietoju, man nav pietiekami labi mitrinājis dienas garumā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Teiksim, es varu parādīt, ja es runāju par lietām, kurās es esmu vīlusies nesen, es lietoju, es internetā redzēju labas atsauksmes, kaut kāds influenceris stāstīja par Caudalie serumu un krēmu, un varbūt tas ir tikai man, bet man ir baigi foršā sajūta, ka tu viņus uzliec uzreiz virsū, bet es jūtu pēc pāris stundām, man vienkārši seja paliek sausa, un es saprotu, ka kaut kas tur nestrādā, un man tas ļoti nepatīk. Un arī par hialuronu skābes serumiem runājot, es esmu pirkusi hialuronu skābes serums par 10 eiro, par 200 mārciņām, ļoti lielā atšķirībā. Un hialuronu skābes serumi ir tie paši foršākie, kur var patiešām saprast, ka dārgāks nenozīmē lētāks. Un tu vari ļoti, ļoti labus serumus nopirkt ļoti lētās cenās, un arī netik labs, kur tas mārketings vai, es nezinu, kaut kādas brenda imidžs, vai viņi izmanto Hollywoods slavenību, uzliek to cenu daudz lielāku nekā tam vajadzētu būt. Un hialurons kā vispār ir šausmīgi svarīgi, jo viņi ir tā, kas mums palīdz to seju mitrināt un to moisture, to mitrumu velk iekšā. Un viņi mums palīdz forši un smuki izskatīties. Un es gribēju īstenībā arī parādīt, šie man ir 2 mīļākie serumi, ko es esmu izlietojusi. Šitas te ir Toriden serums ar low molecular hyaluronic acid, arī Korejas. Un šis ir Niod, kas ir Niod multimolecular hyaluronic complex, kas ir Niod, ir tas ordinary māsas brands. Un pašlaik es lietoju arī vienu tādu Korejas serumu, ANO 100+. Un šitas arī ir ļoti, ļoti foršs. Bet tu viņus visus kaut kādā vienā mājaslapā atrod, vai tu staigā pa mājaslapām un meklē? Jo tev ir ļoti dažādi tie brendi. Un tas, kas man, piemēram, ļoti bieži grūti, ka es zinu, ko es gribu, jo es esmu pirkusi visu laiku, zinu. Un tad viens ir vienā lapā, otrs ir otrā lapā, un tā kā es esmu Igaunijā vai Latvijā, tad tā atsūtīšana tev izmaksā beigās bezmaz. Tu nevari paņemt vienā pasūtījumu, dabūt to, ka tev būtu bezmaksa. Viss summētos, tev katrs ir kaut kur citur, un tad beigās sanāk, ka tā pasūtīšanas maksa ļoti dārga. Tu šeit Londonā ir cits, jo tu dabū katru dienu kādu pasūtījumu. Jā, mums ir brīva tā sūtīšana pārsvarā visiem produktiem. Bet tev ir kaut kāda viena lapa, vai tu tomēr staigā, tad skaties, meklē? Es staigāju, es skatos, es saku, tas ir man hobijs, man tas ļoti interesē, man patīk salīdzināt, tāpēc man nav tāda viena lieta, kuras skatos. Pēdējā laikā es vairāk cenšos izmēģināt Korejas kosmētiku, jo man patiešām liekas, ka viņiem vispār tā tehnoloģija un tās sastāvdaļas, ko viņi lieto, viņi sāk lietot pirmie, un tad visa pārējā pasaule viņus sāk kopēt. Tā kā vispār ir hashtag internetā, ka Korean skincare dzīvo 2050. gadā. Un kas man arī tur ļoti patīk, ir viņiem ļoti, ļoti labās cenās viss ir. Patiešām es visas lietas pērku starp 10 līdz 30 eiro mārciņu apmēram tādā robežā. Un patiešām ir daudz foršas lietas.
Ierakstiet komentāros, dāmas, kas šo klausās, kur jūs pērkat korejiešu kosmētiku, vai arī kā citur būtu ir kaut kādi labas lapas, kur pēc tam mēs varam padalīties un zināt, kur ir atlaides vai kā. Bet mēs aizgājām projām, es tev vaicāju par to, kas ir tas tava ikdienas produkts, ko tu tā kā pamatā lieto. Tu minēji, ka tev ir svarīgi, lai tā āda vienmēr būtu mitrināta. Tad viens ir hilariona skābe, kas ir nākamais, ko tu vēl izmanto. Tā kā no rīta, ko es daru? No rīta es pieceļos, es kā kuru dienu dažreiz es nomazgāju seju ar ūdeni, dažreiz es nomazgāju ar sejas ziepēm vai dažreiz ar losjonu. Tas kā man ienāk prātā, jo kaut kā es tomēr esmu pieradusi pie tā losjona, man viņš ļoti, ļoti patīk. Tālāk nākamais solis. Es losjonu arī izmantoju vienkārši kā ekstra miktrināšanas tā kā soli. Tā kā pirmais, ko es daru pēc sejas nomazgāšanas, es uzlieku ar rokām, nevis ar vati, bet pašlaik es lietoju šādu losjonu arī, tas Thank You Farmer, viņš ir Rice Pure Essential Toner. Es viņu uzlieku un dabūnu sev tādu tā kā uzreiz mitrumu sejasādā. Un es viņu lieku uz nedaudz tādas tā kā miklas sejasādas, jo tādī, ja tev sejasāda ir nedaudz mitra, tad tā kā produkti viņi labāk iesūcās. Nākamais es lieku vitamīnu C. Paula Choice. Jā, pēc tam es lieku hialuronskābi, bet kā es lieku hialuronskābi, es vispirms uzpūšu sev to mist. Man pašlaik ir tāds mist, man ir Aromatherapy Associates Hydration Boost Mist. Tad es uzspiežu sev to mist un uzlieku hialuronskābi. Un es visu to daru ar apmēram, nezinu, kaut kādu 1-2 minūtes starpā. Es nezinu, es uzlieku vienu, tad es iztīru zobus, uzlieku otru, tad es aizieku kaut kādas drēbes, paņemu, es nelieku visu uzreiz vienu pēc kārtas. Labi, un kādu krēmu tu beigās liec, tu sapūti visu, saliec tos C vitamīnus? Tad es lieku acu krēmu. Acu krēms man pašlaik ir tāds. Man ir Mutha Up All Night Eye Cream. Kāpēc man viņš patīk, jo viņam ir nedaudz tāds spīdums, un viņš vienkārši, man neliekās, ka acu krēma baigi palīdz tev ar tiem tumšiem lokiem, bet viņš vienkārši tā smuki maskē. Viņam ir tāds spīdumiņš, ka tu uzliec, ka tu mazāk uzreiz viņus redzi. Un acu krēms vispār nav vajadzīgs. Tu vari tur ietaupīt naudu, tu vari viņu nepirkt, bet es saku, man patīk, jo es vienkārši piedomāju, kad es lieku kaut ko šeit. Jo dažreiz, ja es nelieku acu krēmu, tad man ir reāli jāpiedomā, ka man krēms ir jāliek tā kā šeit tuvu pie acīm. Labi. Un tad es lieku savu pašlaik Thank You Farmer. Tāda ir mana rutīna tagad. To True Water Deep Cream. Thank You Farmer. Es pirmo reizi tādu brandu dzirdu. Tas ir kaut kas britu, amerikāņu? Nē, tas arī korejiešu, bet viņu ir ļoti daudz nopirkt. Tā kā arī visādos veikalos, internetā. Man liekas, Londonā viņi varbūt pat var nopirkt Boots, kas ir arī mūsu drogu ekvivalents. Cik vidēji maksā tajā viņa produkcija? Tā arī tā kā nosacīta? 20-30. Tas nav, nekas te, no šiem nekas te nav dārgs, jā. Okay. Un pēdējais es lieku SPF. Es tādu lieku, man viņš ļoti īsti nepatīk, bet es viņu nopirku, cenšos izlietot. Hello Sunday, SPF 50. Es man liekas, ar viņu arī vienreiz netīšām apdegu. Viņš, lai arī ir SPF 50, it kā reklamējās, ka baigi labais, bet, man ir interesanti, ka man liekas vispār, ka ne visi krēmi, kas sev reklamē kā SPF 50, viņi aizsargā vienādi, jo ar šo es nekad neapdegtu. Labi, tad tā ir no rīta rutīna un vakarā, kad tu to visu ņem nost, ko tu noņem, kā tu noņem un ko tu liec virsū? Kā es noņemu kosmētiku, un tas man arī ir, man mīļš tā kā tas tāds topiks, par ko runāt. Es vispār daudz redzu meitenes, kas tā kā nepareizi noņem kosmētiku. Ir ļoti daudz smukas meitenes, kas tā kā smuki sakrāsojušās skropas pielikuši, un tu vari redzēt, ka viņām ir pumps no nepareizas sejas mazgāšanas. Tāpēc seju mazgāt vispār ir tā kā kaut kāds, nezinu, tāds pats primitīvais, tā kā tas solis, ko es zinu daudz, vienkārši nedara. Un tāpēc es gribu parādīt savu tā kā apelsīna testu. Šo gribēju arī vienreiz internetā ielikt. Reku man ir apelsīns. Un viņam tā kā tie iedobumi ir līdzīgi, tā kā mums ir poras. Un ja es uz apelsīna uzlieku, teiksim, tonālo krēmu, šeit es viņu uzlieku un tā kā, iesmērēju. Tas ir tā kā, līdzīgi kā mūsu seja, un virsū ir tonālais krēms. Tālāk es gribu parādīt, kā viņš tiek noņemts ar micelāru ūdeni.
Man šeit, teiksim, ir Garnier micelārais ūdens. Viņu ik pa laikam arī izmantoju, protams, viņam ir izmantošanas veidi. Es uzlieku micelāro ūdeni virsū. Un tagad es centīšos labi to parādīt, vienkārši viņu ņemu nost. Un sākumā var redzēt, ka tā kā man viss tā kosmētika iet iekšā porās, un viņš viņu nenotīra pareizi. Un man ir jāiet kārtīgi vēl te pāri, un es tāpat viņu nevaru notīrīt. Labi. Un ja tev ir tā kā, vispār tonālais krēms ir tādā pašā krāsā kā tev sejasā, tu vienkārši to neredzi. Tu neredzi, ka tev porās ir iegājis tas tonālais krēms, un tu viņu tīri to micelāru ūdeni, tu viņu nevar dabūt ārā. Tā kā tā. Jā. Un tad es paņemu arī mans mīļais brands Beauty Pie. Man pašlaik ir Beauty Pie Super Healthy Skin Hot Oil Double Cleansing Balm, ko es izmantoju. Man vispār Beauty Pie, viņu otru ļoti līdzīgs, bet zaļā krāsā tas klenzers, vispār mans mīļākais klenzers, kāds ir. Tīrītājs. Un arī viss ļoti saprātīgās cenās. Man liekas, šis maksā 10-15. Es paņēmu tagad, nezinu, bet te var dažādus tos oil-based balms izmantot. Tad eļas tīrjamos līdzekļus. Tagad es uzlieku savu Beauty Pie uz savu apelsīnu. Un cenšos noņemt to kosmētiku. Un tagad es ņemšu samitrinātu dvieli. Man ir vienkārši dvielas mitrs. Ūdens, jā. Ar ūdeni, jā. Man te blakus ir ūdens paņemts arī. Un tagad es viņu tīrīšu nost. Un uzreiz, tā kā, nevar redzēt, jo man tas micelārais ūdens ir nedaudz tā kā... Jā, tu redz, ka viņš izņem ārā no tām... Viņš izņem ārā no porām, jo vienkārši tā eļļa viss iesūcās tanīs porās, un viņš uzreiz ideāli, tā kā, tur varbūt nedaudz vēl kaut kur ir, es vienkārši neredzu šī gaismā arī. Izskatās labi šajā gaismā, viņš ir iztīrījis to. Jā, viņš tā kā es vienreiz paņēmu nost, man gan netīrs dvielas, bet seja ir ideāli tīra. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi atrast sejas mazgājamo līdzekli, kas tev patiešām notīrīs seju. Jo, ja tev nebūs noņemta kosmētika, tas nozīmē, ka tev var tā kā lielāka iespēja būt, ka tev ir, problēmas ar porām, problēmas ar pumpām, ar visu kaut ko. Droši vien, ka nozīmē tev arī tur, sausa āda vai taukaina āda. Tam ir droši vien nozīme izvēloties vai eļas bāzi vai kā, vai tu domā, ka lielam universāli visi var izmantot to eļas bāzes noņēmēju. Man pašlaik ir tā kā normāls sejas ādas, man liekas, tips, bet man ir bijuši visādi, man liekas, man ir bijuši arī tā kā, man ir bijusi sausa āda, man ik pa laikam ziemā man ir bijusi jūtīga āda, man ir bijusi arī dehidrēta āda, un ir baigi interesanti, tev var būt sausa un var būt dehidrēta āda, un sausa āda ir tāda, kurai vajag vairāk eļļu, un dehidrēta āda ir tāda, kurai vajag vairāk ūdeni. Un, teiksim, ja tev ir arī eļains sejas tips, tev viņa var būt dehidrēta. Manam 19 gadus vecajam brālim, viņš tā kā sūdzējās, ka viņam ir tas, tā tipiskā tīneidžera āda, ka viņam ir, tā kā pumpas, viņa ir eļaina, bet viņš teica, ka, baigi jocīgi, ka viņam liekas, ka viņam ir sausa āda tagad. Un es paskatījos, un viņam bija tā dehidrētā āda, un tāpēc es viņam iedevu hialuronu skābi, lai viņš sāk lietot, jo tas viņam tā kā mitrinās to sejas ādu. Bet kāda ir atšķirības starp sausu un dehidratizētu, jeb, bez ūdens tā kā ādu? Jā. Es saku, tā kā sausa āda ir tāda, tas ir ādas tips. Tev vai ir sausa āda vai nav sausa āda. Tā kā ar to mēs gan esam piedzimuši, lai arī mums ar laiku tā kā āda paliek tomēr sausāka, tā kā ar vecumu. Jo daudziem pusauģu laikā ir vairāk taukaināka āda, un tad, kad tu, tā kā, pēc 40, 50, viņi paliek sausāk, bet tas ir ādas tips. Dehidrēta āda ir tā kā ādas bezmaz vai stāvoklis vai problēma, kas var skart mūs visus, jebkurā dzīves laikā. Un tāpēc arī tā kā sausu ādu un dehidrētu ādu, tā kā kas viņai palīdz, ir atšķirīgas lietas. Un tāpēc arī izvēloties tā kā krēmus, katram krēmam, būs 3 lietas. Būs humectants, kas ir tā kā hialurons skābe, glicerīns, tas ir ūdens bāzes mitrinātāji. Tad viņiem būs emoliens, kas ir tā kā eļas, tas ir tas šeja sviests,
es nezinu, vai es pareizi iztulkoju. Izsviests, jā. Jā, tas shea butter vai eļļa, un mums tā kā arī uz vecumu tā kā prasās vairāk tos taukainākos eļļas bāzes krēmus, jo vienkārši mums āda paliek sausāka. Un tad vēl krēmiem ir occlusives. Tas ir tā kā tāda lieta, kas tev palīdz tā kā uztaisīt tādu barjeru sejai, ka tev tā kā ūdens lēnāk iztvaikos. Viņi tā kā ir plēvi, ko tu uzliec uz sejas, un tad kā nekas neiet ārā. Un tas piemērs ir, teiksim, vazelīns. Pirms pāris gadiem bija tāds trends, ka cilvēki tā kā pēdējo sejas to kā kopšanas soli lika virsū vazelīnu, jo tas saucās slugging, un tad tev visi tie krēmi, visi serumi, kas tev ir tā kā uzlikti, tad viņi tev neiztvaikos nakts laikā. Un kad tu izvēlies krēmus, tev jāsaprot, ka krēmiem ir tie humectants, occlusives un emollients. Tad tā kā savādākas sastāvdaļas ar eļļu un ūdens bāzes mitrinātājiem. Un tad izvēlēties atbilstoši savam sejas stāvoklim vai tipam pareizāko krēmu. Nu, tur jau bez kosmētiķa neizsaka, man liekas, pašam būs šausmīgi grūti, bet izstāst man, kā tu nobeidz to savu rutīnu. Mēs aizgājām projām, tu parādīji, kā uz tā apelsīna, cik svarīgi ir tā tīrīšana, lai patiešām ir rūpīgi notīrītu. Bet man, pabeidzot to tēmu, tomēr, kā es varu redzēt, vai es esmu notīrījusi? Es vienkārši kaut kādu vati, vai man kaut kas paliek vai nepaliek? Es kaut kā varu pārliecināties, ka es esmu visu notīrījusi to kosmētiku. Man liekas, tu vienkārši vari uzlikt losjonu uz vatus un tā kā pāriet pāri un skatīties, vai tev kaut kas ir netīrs tur vai nav. Tas būs labākais. Nu, vai kosmētika ir vai nav, jā. No tiem krēmiem, ko tu jau sauc, ir vēl kaut kas, kas būtu tie labie, kurus tu tiešām atklājies, kur strādā, kur tev mitrina no līdz vakaram. Ir tāds apkopojums, kaut vai 3, tu vari pateikt, kas tev tiešām mitrina no rīta līdz vakaram? Man tas Thank You Farmer patiešām patīk. True Water Deep Cream. Jā. Es vēl tūlīt paskatīšos, es tagad tā nevaru atcerēties. Man ļoti, ļoti patīk, šis gan ir no dārgā gala. Šis ir viens no dārgajiem krēmiem, kas man ļoti, ļoti patika. Tā ir Japāņu firma SK2 Skin Power Advanced Cream. Un sajūta bija patiešām fantastiska. Es no rīta pamodos, un man tā seja likās tāda ļoti, ļoti forša, kas jūtu, ka tas krēms visu nakti ir tur bijis virsū. Un šis arī man no dārgā gala ir SkinCeuticals Age Interrupter Advanced. Arī fantastisks krēms. No lētā gala, ko es gribēju parādīt. Šito arī var nopirkt Anglijā vienkārši tā kā būts, kas ir drogu ekvivalents. Un šis man pēdējā laika mīļākais atklājums. Tas arī ir Korejas, bet šito var dabūt ļoti daudz, kur vispār. Arī, man liekas, Amazonā var pasūtīt. Daudzos Korejas veikalos, tā kā viņš būs. Tas ir Medicube Collagen Night Wrapping Mask. Un viņu var izmantot tā kā krēmu, tā kā vienkārši tā izskatās šādi. Un tu viņu uzliec uz sejas, un viņš tā kā uztaisīs tev tādu plēvi, un tu to plēvi tā kā noņems no rīta nost. Un tev tā seja būs tik forši tāda mitrināta, arī tāda plump, tāda spīdīga. Zin kā, korejiešiem patīk, viņi vienmēr runā par savu to glass skin, viņiem tā kā, nezinu, stikla spīdīgā seja. Un patiešām efekts ir tāds, ka tu uzliec šito Medicube masku, un viņa maksā 20, 30, tā, apmēram tādā cenu līmenī. Vēl par kolagēnu, krēmu, kuri it kā satur kolagēnu, vai tu tam netici, skaties kādu, ko tu dari, lai dabūtu to kolagēnu? Man tā kā, es nezinu, vai tas kolagēns baigi tā kā iesūksies, jo tā molekula ir diezgan liela. Bet šis gan saucās kolagēna krēms, bet man liekas, ka viņā ir kaut kādas arī citas sastāvdaļas, kas padara to efektu. Tas pats Medicube, jā? Jā, tas pats Medicube, tas bija tas tieši kolagēna krēms. Bet tu kaut kā iekšķīgi lieto to kolagēnu? Es lietoju iekšķīgi kolagēnu, jā. Un tur, man liekas, vispār, kad runā par visiem tiem vitamīniem un tiem supplements, ko dzert, ir ļoti, ļoti svarīgi. Tur, man liekas, ir grūtāk saprast, kas ir labs nekā vispār tādā skaistumkopšanā, ja es pērku krēmus, jo patiešām brendi ir ļoti, ļoti dažādi. Tu kolagēnu var dabūt ļoti, ļoti dažādi. Tu var dabūt tādu, kas strādā vairāk, tu var dabūt tādu, kas strādā mazāk. Tāpēc tur es patiešām izvēlos brendus,
kur ir ļoti liels research uztaisīts, kur es sekoju daudziem ārstiem, kas man ļoti patīk, un tieši skatos to, ko viņi reklamē, bet es dzeru kolagēnu. Un es arī skatos to, lai, teiksim, es domāju par to, kā man ķermenis ražo kolagēnu. Manam ķermenim vajag proteīnu, aminoacids, viņam vajag vitamīnu C, un viņam vajag zinku. Ir cinks. Un vajag tās 3 lietas pietiekamā daudzumā, lai tev ķermenis ražotu kolagēnu. Kuru kolagēnu tu lieto? Es lietoju tādu Amerikas firmu Thorne. Okay, tādas. Es nezinu, vai tu zini. Nē. Te bija Latvijā, ko es redzēju, ko lietoju, ko man arī sarunā minēja, bet es atkal aizmirstu to nosaukumu. Bet man ir pie Sanda Sapinas, viņa ir ielikusi to tūbiņu. Bet, man tas ir pa dārgu vienkārši. Es ticu, ka labs, un tas skaidrojums arī bija, ka viņš ir tiešām ritīgi testēts medicīnas pārbaudīts. Tas nozīmē, ka lētāk ir sliktāk, bet, tiem jautājums, vai tur ir, cik izpētīt ir tie pierādījumi, tas efekts, jā. Kuras no procedūrām, tur arī man laikam sievietes prasa, kuras ir jēgas veikt, kur tu tā kā ar lielāku iespēju dabūsi kādu rezultātu no tā, ko tu esi veikusi, kas ir tas secinājums, kur ir vērts tērēt naudu? Man īstenībā tā kā, es esmu mēģinājis diezgan daudz, tā kā diezgan mazas lietas ilgstoši strādā. Daudzas lietas, ko tu mēģini, vispār tu vari iztērēt šausmīgi daudz naudas. Es iztērēju ļoti, ļoti daudz naudu, teiksim, uz savu vēderu. Man ir bijuši, man ir 3 bērni, bet viņi visi bija diezgan lieli. Man bija ļoti liels vēders. Un man vienmēr ir tā kā gribējies, lai man tā āda vēderā ir tāda kā pirms dzemdībām. Un to droši vien es nekādu nevarēšu panākt, bet, es sākumā atradu tādu mašīnu VeloShape, un es tur iztērēju patiešām tūkstošiem, jo viņi tā kā saka, viņi tev dedzina taukus, viņi tev savalk ādu, viņi neko neizdarīja. Tālāk es gāju uz to Radio Frequency Morpheus 8, ko daudz cilvēki dara arī sejai, lai seju savilktu, un lai tev padarītu to tightening efektu, un tā kā, ja tu negribi iet uz plastisko ķirurģiju, tad tu ej un tu dari to Radio Frequency. Un tur bija tā kā man bija vēders, un man varēja daudz lielākas tās adatas izmantot. Man viņas bija tā kā centimetru dziļas, tev sejā izmanto daudz tā kā, mazākas. Tur, nezinu, tur kaut kāds milimetru, jā. Un sejā tev liek arī to vienkārši krēmu virsū, kas tev taisa to numbing efektu, ka tu nejūti. Jā, un man špricēja anestēziju, tā kā vēderā, jo es saku, man tās adatas bija dziļākas. Es gāju 3 reizes to veicu, es iztērēju arī ļoti daudz naudas, vairs neatceros, man Instagramā ir posts par to, bet es iztērēju vairāk kā 1000. Un man tā kā uztaisīja to Morpheus 8, un pēc tam man iešpricēja to Profilo. Un sākumā man likās, ka patiešām ir efekts. Es skatījos pēc 3 mēnešiem, man likās, wow, viss izskatās baigi labi. Un man liekas, īstenībā tas bija vairāk tas Profilo, tas moisturizing efekts, tas, par ko es visu laiku runāju. Ja tev sejā ir vairāk ūdens, tev viņi uztājas, tā kā viss tās krunkas tev mazāk var redzēt, un tev vienkārši tā seja tāda... Gludāka. Jā, gludāk, un viss tās krunkas, imperfections mazāk var redzēt. Un tagad es uz sevi skatos, un es nezinu, pagājuši kaut kādi 3 gadi, man tas vēders kāds bija, tāds ir arī. Nav pārāk traki, bet es saku, es esmu iztērējis tik daudz naudu, un vienīgais, kas tur reāli arī, nav tā, ka man ir ļoti slikts vēders, bet, vienīgais, man liekas, kas var palīdzēt, ir plastiskā ķirurģija tur. Un tāpēc, tā kā, tenī radio frequency, tenī... Procedūrā, jā. Procedūrā es tā kā varbūt nedaudz vīlusies, jā. Bet, ko nozīmē, viņi dur adatas, kā tas izpaužās? 1 centimetrs izklausās daudz. Viņi dur adatas, un viņi tā kā tev silda to vietu arī. Tas tā kā tur ir gaisma. Kā lūdzu? Viņi kaut ko stimulē tur attiecīgi. Asins. Jā, stimulē tev ekstra kolagēnu, šūnu reģenerāciju. Un, bet, jā, tā kā. Sejai, tu esi arī mēģinājis to? Sejai es nemēģināju, es saku, es tā kā nedaudz vīlos, jo man tā procedūra bija daudz stiprāka vēderā, kā ko viņi taisa uz sejas. Un ja es vēderā ar savām lielajām centimetru adatām neredzu atšķirību, tad sejai es nezinu, vai es kaut ko varētu panākt.
Kas ir tas, kas strādā uz sejas? Ko tu darītu atkal, varbūt? Kur ir vērts, kur tu tērētu naudu? Ja godīgi, tā kā man liekas, ja tev ir ierobežots budžets un tu domā par naudu, vislabākā lieta, ko darīt, ir domāt par plastiskā ķirurģiju. Vai arī botoks un fileri. Tās lietas patiešām tu redzi to efektu. Visi tie tā kā, procedūras. Es arī veicu to vampīru procedūru. Kas tas ir? Vampīra procedūra ir tas platelet rich plasma, ja, ka viņi izņem tev asinis, viņi tev izņem tās, un no tām asinīm, ko viņi izņem, viņi tā kā sadala plazmu un sadala arī tā kā tās sarkanās asinsšūnas, es ceru, es pareizi to izstāstu. Un viņi paņem tev to plazmu un tev injicē atpakaļ sejā. Jo tā kā viņi tev palīdz, jo tās ir tavas šūnas, viņi tev palīdz reģenerēt sevi pašu un palīdz arī ar to visu kolagēnu, elastīnu, tā kā lūdzu? Kolagēna sintēzi, plasticismu kaut kādi, vairāk. Jā. Un tā kā, un tu vari likt to plazmu, un kas skaitās, tas tā kā vampīri, tas facial, ir tad, ja tev vēl ir klāt tas microneedling, ja tu uztaisi traumu ar mazām adatiņām, un tad laid iekšā to plazmu, tad tas skaitās tas vampīri, tas facelift. Man nebija microneedling, man vienkārši viņi tā kā iešpricēja, tā kā, visā sejā plazmu. Īstermiņā man patiešām bija ļoti, ļoti forši mitrināta sejas. Par savu seju neatpazinu. Man bija tāda, tā kā, man likās, ka man visu laiku ir, nezinu, kaut kāds eļains, ūdeņains krēms virsū. Ļoti, ļoti forši sajūta. Bet tas, protams, beidzās pēc kaut kāda mirkļa, ja? Tas tā kā strādā pāris mēneši, un tad tu atteji atpakaļ tanī tā kā tavā, nezinu. Ierastajā, jā, sejas tanī. Kāda tev ir seja, tāda tev arī būs. Ko tu saki par mājas procedūrām? Man ik laikam sievietes saka, lūdzu kādu video par to sejas pasmašāžu vai ar tiem rullīšiem, kad kaut ko taisa. Un es par to nezinu, ko darīt, jo es neesmu atradusi nekur tādu pamatojumu. Arī tie eksperti, kas rāda influenceri, Latvijā arī tāda vienas neapšauba, ka viņi ir slikti vai nestrādā, bet es nezinu, no kurienes viņi ņem vai kaut kādu, jo es saprotu, ka tāda medicīnas kā tāda novirziens nav, to tā kā nemācas, ir kaut kur pašmācības, kaut kādi kursi ir. Tas sejas pašmašāžas, tu esi mēģinājis, ko tu par to domā? Jā, man arī ir gošā. Jā. Bet sejas pašmasāža. Viņi strādā tādā ziņā, ka, tā kā, protams, tu sevi relaksē. Un sevis relaksācija ļoti laba lieta. Man ir ļoti tā kā stiprs šis muskulis, un es vakarā šitā te arī tā kā sev tev gošā izmantoju, vai arī tev žoglis stiprs, tu viņu šitā te var masēt. Viņš tā kā veic tev to lymphatic drainage, tev palīdz visu to slikto aizvedīt projām no sejas, un vispār, ja tev vairāk tā kā asins pieiet klāt sejai, tā jau ir laba lieta, bet viņi tev noteikti gošā izmantojot, tu nemainīsi savu sejas formu. Tā kā, visi tie cilvēki, man liekas, kas stāsta, ka es dabūšu tagad, tādu super chiseled face, it kā man ir visur salikti filleri, un it kā man ir nenormāli lapstas džolaini, tā nevar dabūt. Tā vienkārši mūsu tā kā tā ķermeņa, nezinu, uzbūvta, tā nestrādā, ja? Tā kā ir ļoti forši, ja tev ir gošā, un tu saproti, ka viņš tev tā kā var tev nomierināt un kaut kādu stiprāku muskuli pamasēt un relaksēt tevi. Bet, ko vairāk, es domāju, ka tas arī tā kā tev neveiks. Kā ir ar tām LED lampām, vai tu kaut ko vēl mēģinājis mājas no tām tehnikām? Man ir daudz, es tūlīt parādīšu. Man te arī ir salikts Man ļoti patīk LED lampa. Un kāpēc man viņa patīk arī ir? Un man ir sapirktas ļoti daudz mājās ierīces. Tūlīt var sākt un rādīt. Bet viena liela problēma, ko es esmu sapratusi, ir, ka man ir slingums viņas lietot. Un tikai tad, ja tu viņas lieto regulāri, tev patiešām būs efekts, bet tev viņas jālieto regulāri. Un es saprotu, ja ir darbs, ja ir bērni, ja tu esi aizņemts cilvēks, es jau tā, man liekas, katru dienu pavadu vannas istabā, kamēr es izmazgāju matus, tā kā kondicionieris, krēmi, es pavadu stundu. Ja man ir vēl klāt jāuzliek kaut kāds laiks visu to darīt, es nezinu, man nav laika nekā citi darīt. Un man LED lampa patīk, jo vienkārši man ir šāda pašlaik DC Pro. Tādas, viņu tā lieku un sēžu. Viņai ir ļoti daudz dažādas funkcijas. Bet kāpēc man patīk LED lampa? Jo viņu ir ļoti viegli izmantot. Es no rīta pieceļos,
es nospiežu pogu, es uzlieku virsū, es 10 minūtes paguļu ar viņu 2 reizes nedēļā. Un tas ir tā kā ērti un viegli. Un tomēr man patīk tas viss, ko es esmu lasījis pa LED lampām. Man liekas, tomēr tur ir efekts, ka viņas tev tomēr tā kā, vispār gaismā ir spēks. Mēs redzam, ka, gaisma mums izraisa, nezinu, ar gaismu mēs veidojam D vitamīnu, vai mēs varam iedegt, vai tā kā, gaisma ir tāds powerful tools, tāds spēcīga lieta. Un tām LED lampām, uz ko ir jāskatās, viņai katrai ir savādāks tas wavelength, cik viņi dziļi iet tevī tā kā iekšā. Un es pirms pāris gadiem es ļoti, ļoti pētīju. Tu saproti, ka zilā gaisma, teiksim, ir tā, kas palīdz tev ar pumpām. Tā kā, ja tev ir, nezinu, kaut kā pumpas te uztrauc, tad ir labi nopirkt LED lampu ar zilām gaismām. Man uztrauc, es saku, tā kā, novecošanās, un tāpēc es izmantoju, es meklēju lampu ar infrared, to gaismu ar wavelength, kas tev iet dziļāk tādā sejas slānī iekšā un tieši palīdz to kolagēnu stimulēt. Tāpēc es izvēlējos lampu, kur ir tas infrared gaisma un ne tikai tā sarkanā gaisma, kas ir pārsvarā visās lampās. Un man šī te lampa, tas DC Pro, viņa ir dārgāka, es viņā investēju naudu, viņa man ir virs 1000, man liekas, bet pirms tam man bija viņu lētākā versija, jo viņiem arī tāds tā kā travel size, ar ko tu vari ceļot apkārt. Viņiem bija 250, man liekas, tā kā mārciņas, tāda mazāka, un to es gadiem izmantoju pirms tam. Un tikai tad, kad es sapratu, ka tā ir tāda lieta, pie kā es pieturos, ko es to regulāri varu izmantot, tā kā, man viņā, es nopirkšu to dārgāko. Tu daudz runā par muskuļiem. Tā kā, par to, ka muskuļi ir jātrenē. Jā, un tieši tāpat ir sejai, jo tas tā kā, jo sejai ar laiku mums tā kā muskuļi nedaudz mazāk sāk tā kā noslogoties, un mums arī, nezinu, tā seja tā sāk vairāk krist nost. Noslīd, jā. Jā, noslīdēt, nevis krist nost. Un kad tu ej uz tiem, tā kā sejas tiem, nezinu, tām procedūrām, kur ir tie microcurrent, visi tie aparātiņi, viņi tev stimulē muskuļus. Un viņi tev arī diezgan bieži tā kā uzstājas vienai pusē, un tad parāda, kā var salīdzināt vienu pusi ar otru, un to vienu patiešām izskatās tāda vairāk tāda lifti un tāda skaistāka. Un man mājās ir arī tāds aparāts, NewFace, šitāds te NewFace, kas arī tu viņu ieslēdz. Un viņš tā kā, tu viņu tā bīdi, man tagad nav vienkārši želē, man viņš nebīdās, un tu viņš šitā te var tā kā uz augšu, tā kā visus tos muskuļus cilāt, un tev tā kā stimulēt, un viņam arī ir mazāk šitāds te, arī ar to, tas ir elektriskais, tas current, kas iziet cauri, un tu šeit vari šitās te līnijas tā kā stimulēt mājās vai zem acīm, un viņi patiešām strādā, bet viņus ir jāizmanto katru dienu. Jā, un tam arī vajag laiku atkal, vai ne? Tam vajag laiku. To nevar tā kā masku uzliec un guli vienkārši, tev arī pašai jādara. Jā, katru dienu 10 minūtes, bet ja tu gribi redzēt rezultātu, tu redzēsi rezultātu, bet tas ir jālieto, jā. Labi, vai ir vēl kaut kas, kam tu redz rezultātu, vai tu gribi minēt no visām šitām ierīcēm? Man kauns teikt, es esmu nopirkusi vēl vienu ļoti, ļoti dārgu mājas lāzeri, ko visu laiku reklamē, un es neesmu pat sākus lietot. Es saku, tur ir tā problēma. Es esmu sapirkusies visu kaut kādas lietas, un man liekas, ka viss man tas tā kā uzlabos un padarīs skaistāk, un es pār izskatīšos, nezinu, tā kā tikko piedzimis bērns, bet es vienkārši tā kā, es neizmantoju visas parādības. Bet kā tev ir? Parādi to lāzeri. Līma lāzers tāds, ka tā kā tu liec virsū šitā te, tā kā tur 3 minūtes uz problēmu zonām, un tad viņš arī tev izņem krunkus un stimulē kolagēnu, bet tur arī tā gaisma ir iekšā. Kā tev ir ar novecošanas? Vai tev ir tas uztrauc? Rada, ko tas izraisa? Bailes, satraukumu? Nē, kā tu to uztver? Man vairāk uztrauc novecošanās starp 20 un 30 gadiem. Tad man bija tāds periods, ka man patiešām likās, es palieku vecāka, es nekā neesmu izdarījusi dzīvē, un man ir ļoti daudz autoimūnas slimības. Es pieminēju vitiligo, bet man ir vēl daudz slimības,
Un man arī ir Addisona slimība, man nesrodā vairogdziedzers, man nav kuņģī pietiekami daudz skābes, man ļoti daudz problēmas. Un es lietoju zāles, kas pirms 100 gadiem vispār nebija izgudrotas. Un es saprotu, ka bez zālēm, 100 gadu atpakaļ es būtu nomirusi jau. Un tāpēc man tas kaut kā ir mainījis to redzes viedokli. Es saprotu, man katra diena ir ir tik forša, ka man viņa ir iedota. Un man arī tas, ka man tagad ir bērni, man tā gribās redzēt, kā viņi pieaug un uz viņiem skatīties katru gadu, kā viņi mainās. Man tā novecošanās man kaut kā tagad vispār neuztrauc, jo man liekas, ir tik forši, ka es varu katru dienu tomēr izdzīvot to dzīvi, ka man viņa ir iedota. Tu kaut kādu perimenopauzes simptomus izjūti, un tev ir 40, tas var būt, var nebūt. Tas ir, ja tu veselīgi visu dari, tu jūti kaut ko? Man liekas, ka es nejūtu. Vienīgais, varbūt, ko es jūtu, ir tas, par ko tu arī dažreiz esi runājis, to, ka es aizmirstu lietas. Cik pa liekam, es vienkārši runāju pusteikumā, es aizmirstu, par ko es runāju, vai es kaut ko nezinu, kādam kaut ko rakstu, un man kāds bērns nāk kaut ko paprasa, un es pilnīgi aizmirstu, ko es darīju iepriekš. Un tad tu minēji tas, kas tiešām ir no efektīvām lietām, kas tiešām strādā. Tas nenozīmē, ka vajag, bet kas strādā, ir vai tas botoks filleri vai plastiskā ķirurģija. Tu esi kaut kad domājis, ka tu kaut ko varētu darīt, kaut ko tam līdzīgu? Jā, labi, sāksim ar botoksiem, filleriem. Es pirmo reizi sāku izmēģināt pirms 2-3 gadiem. Un es to botoks fillerus es daru reizi gadā, pēdējie 2-3 gadi. Un es daru kaut ko pilnīgi citu. Es vienkārši arī līdzīgi es izmēģinu uz sevis, es izmēģinu, kas man patīk, kas man nepatīk. Pēdējo reizi es botoksu laidu iekšā pagājušajā gadu jūlijā, man vispār tagad nekas nav virsū. Bet es pirms 2 gadiem ielaidu šeit, jo man uztrauc man dusmu krunka. Un tad es sapratu, ka es vairāk sāku izmantot muskuļus šeit. Un man liekas, man tūlīt parādīsies par krunku šeit, kas man nekad nav dzīvē bijusi. Es vienkārši tos muskuļus daudz neizmantoju. Un tas nākamo gadu iešpicēju šeit un šeit. Bet es saprotu, ka vairāk es pierēju laikam nemaz nelaidīšu. Jo es kaut kā ar gadiem esmu pieņēmusi, ka man šis muskulis, ja man viņš arī tur ieies tās krunkas, man viņš baigi neuztrauc. Un es saku, man šeit īsti neveidojās viņas. Kur man veidojās ir ap acīm, bet tikai zem vienas acis. Man ļoti smieklīgi, man zem šīs acis, ja smaidu, man viņa vairāk tur aiziet tā krunka, man šī pusē vispār nav. Un man liekas, ka man vienā pusē ir vairāk no gulēšanas, jo es patiešām es cenšos tagad gulēt uz muguras. Man ir man ir tas zīda spilvendrāni, man ir zīda acu maska, man ir zīda cepurīte, uz ko es lieku uz matiem, es vispār izskatos nepārāk pievilcīgi, es eju gulēt. Bet man ir tendence gulēt vairāk. Tu domā, ka strādā, tu jūti kaut kā labāk? Es redzu, es izlasīju tos pētījumus, un man liekas, ka patiešām ar to zīdu ir mazāk tas rubbing, Berze, jā, tev sejai un matiem. Un man liekas, ka matiem īstenībā man cepurīte ir nedaudz palīdzējusi, jo man frizieri bieži teica, ka man šī pusē ir vienkārši plānāk mati, kā tanī pusē, jo es guļu uz šitās puses vairāk. Un man liekas, man no gulēšanas ir vairāk šeit tās krunkas. Bet neiesim pat cīkāk vairāk par filleriem, botoksiem, bet kopumā domājot par to novecošanos un nākotni. Tev māmiņa arī publiski ir minējusi, ka viņa uztaisījusi facelifting, ja? Bet tas ir tas drastiskais, kur 8 mēnešus viss dzīs, kur tu reāli ņem un pastiep to kārtīgi to ādu. Ko tu par to domā, vai tu arī apsver iespēju, ka tu arī varētu kaut kā? Cik daudz no mammas ietekmējies? Mana mamma ir ļoti interesanti, jo viņai patiešām tas facelifts strādā. Viņai nav neviena krunka 64 gados. Viņa izskatās fantastiski, viņai ir tā seja, ka viņa smaida, viņai nav krunkas, viņai pierē nav krunkas, un viņa brauc pieri visu laiku, bet viņai ļoti, ļoti bieza āda, un tāpēc viņai nekad nav bijusi nepieciešamība iet špricēt to botoksu, jo viņai tas nav vispār vajadzīgs. Bet viņai ir tā smagā seja, kas var kā mēs runājām, slīdēt uz leju. Un viņai patiešām plastiskā ķirurģija ir tas labākais, ko viņa var veikt, jā, kas viņai izraisīs vislielāko to efektu.
Un man liekas, beigas svarīgi tomēr paskatīties uz katru cilvēku un tā kā, saprast, kāda tev ir sejas āda, kādas tev ir problēmas, kā tev veidojās krunkus, un tad saprast, kurš ir tev tas labākais variants, jo viņai, tā kā es saku, botoks viņai patiešām nevajag. Un, viņa ļoti kategoriski, mēs par to dažreiz tā kā debatējam, diskutējam, viņai saka, nevar tik ļoti kategoriski par to runāt, jo ir cilvēkam patiešām 20 gados metās tās krunkas, un tas viņam ir vienīgais veids, kā panākt to skaisto gludo ādu, kāda tev daba ir iedevusi 60 gados, ja? Un, tā kā, bet runājot par plastisko ķirurģiju, es esmu arī par. Man māma uztaisīja pirmo reizi tā kā acu operāciju, viņa tā kā pats, izņēma tos plakstīņus, kad viņai bija 38 gadi. Un es arī par to domāju, tā kā man liekas, ka man kaut kādā brīdī noteikti vajag, es pētīju pirms pāris gadiem ārstus un tā kā es skatījos, pie kā man iet. Vai ir vēl kaut kādas lietas? Tu teici, ka tu arī māmas iespējā sāk jau no 12 gadiem, vērot, kā viņa attīst kolonas biznesu. Ko tu vēl esi iemācījusies tā kā no mammas un no tās pieredzes jau no bērnības? Ir kaut kādi lietas vai likumi zelta, kas tev palikuši, vai atziņas, kā nevajag darīt? Mana mamma ir ļoti labi tā kā parādījusi, ka ilgtermiņā rutīna tomēr ir pats svarīgākais. Un tas ir svarīgāk nekā tā kā izmantot vai dārgas lietas, vai meklēt tieši, nezinu, labāko krēmu, tu zini, tā optimizēt par kaut kādu 1%. Viņa vienkārši ir man iemācījusi, ja tu gadiem kaut ko dari 2 reizes dienā ar seju, ja tu viņu reāli tīri un mitrini, tas ir pietiekami, lai tu izskatītos labi, tā kā ilgtermiņā. Tad rutīnā. Pareiz notīrīšana, mitrināšana un saules krēms, saules aizsardzība, vai ne? Tie būtu tie zelta likumi. Zini, kas ir baigi interesanti? Arī, tas tā kā, es noteikti nevienam to neieteiktu, bet mana mamma nekad mūžā nav lietojusi pretsaules krēmu. Viņai vienkārši tas neinteresē. Es saku, viņa tā kā viņa taisīja to rutīnu, nezinu, 25, 30 gadu atpakaļ, tā viņa arī to tagad dara. Bet viņai ļoti laba sejasāda, un viņai nav vispār pigmentācija. Un kāpēc man liekas, ka viņai nav pigmentācija? Jo viņa ļoti, ļoti regulāri, viņa arī īsti nesauļojas, bet viņa ļoti regulāri vairākas reizes dienā lieto tonālo krēmu ar SPF. Un viņa visu mūžu to ir darījusi. Un es saku, tā kā, ļoti liels ir debatas par to, un visi tā kā, tie sejas profesionāļi tev nekad neieteiks, ka tu vari tā kā dabūt to SPF aizsardzību no tonālajiem krēmiem. Un es arī to it kā neiesaku, ja es pati izmantoju to SPF. Bet ir ļoti interesanti, ka viņai tas SPF ir viņu, kas ir tonālajā krēmā, ir patiešām aizsargājis gadiem. Ja tur ir to vairāk sēdzienā, varbūt viņš sakrājās kaut kā. Ne? Jā. Zini, kā ir vēl lieta, ko es atceros no tā kaut kāda ļoti sen, kad mēs samērījāmies Instagramā ar ziņām, tu kaut kādā kontekstā minēji par rokas krēmiem. Tu teici, ka tev mammai vienmēr rokas sūkņā vai visur bija līdzi rokas krēmi. Es par tiem atceros, kad es vedu bērnus ar riteni, aizmirstu cimdus un rokas ir sausas. Es atceros, Ieva Plaude vienmēr nes rokas somiņā sejas rokas krēmu. Tas ir kaut kas. Viņai, bet, ja tu paprasi viņai, kas viņai svarīgi, tad viņa vienmēr pateiks, ka viņai vajag toniku, krēmu, sejas ziepes, rokas krēmu un ķermeņa krēmu. Viņa vienmēr par to runā, ka viņai liekas, ka vajag 5 lietas. Un ko viņa arī dara? Viņa katru nedēļu iet uz sejas procedūru. Viņa katru sestdienu tā kā pavada laiku kosmētiskajā kabinetā, veicot vienkārši mitrinošas procedūras, vai arī tos muskuļu stimulācijas procedūru, bet viņi to dara ļoti regulāri. Un ja tu to darīsi, vienkārši, ja tu darīsi tādas tā kā sejas masāžas regulāri, plus vēl tā kā to tavu rutīnu, tu patiešām var ļoti labi izskatīties. Tev ir mērķis. Tu tāpat izskaties labi, bet tev ir kaut kā mamma tāds etalons kaut kādā ziņā vai nav, tu tā nevērtē kaut kā. Es arī gribētu kā mana mamma izskatīties 64 gados. Tu tā domā? Es zinu, ka es nevaru, jo es zinu, ka man ir savādāks ādas tips. Un tā kā, protams, ka zin kā, es tā kā no viņas ļoti daudz esmu tā kā
nezinu, piemēru paņēmus un skatījusies, kā viņi to dara. Bet, zin kā, es jau palieku arī vecāku, un es saprotu, ka es neesmu tāds pats cilvēks. Es domāju savādāk, es esmu, tā kā mani savādāk uzskata. Viņai ļoti, ļoti nepatīk tas, ko es daru. Viņai liekas, ka es lietoju daudz lietas. Es saku, viņai liekas, ka tev vajag tikai 3 lietas, ko katru dienu likt uz sejas. Viņa nesaprot, kāpēc es tik daudz vispār mēģinu. Viņai liekas, ka man seja tūlīt nokritīs. Viņa tā ir teikusi. Tā kā, protams, ka mēs atšķiramies, kā mēs to darām. Līdzīgi kā pie visām sarunām, arī pie šīs mēs pieliksim saiti uz dokumentu, kurā būs tā mājas minētie krēmi, vismaz daļa no tiem, jo tu minēji ļoti daudz, bet arī kaut kādu produktu, kas tev patīk, vai tās pašas maskas vai procedūras, tā kā iet atkal un apskatieties. Un es domāju, ka mēs ar to arī beidzam, bet es atkal gribēju, kā es arī sākumā teicu, tas, ko mēs runājam, nenozīmē, ka viss ir jālieto, tā ir pieredze, tās ir tavas atziņas un nedaudz arī kaut kādas manas atziņas, tā kā ceram, ka varbūt vienkārši noder un ir interesanti paskatīties. Labi, Maija, milzīgs tev paldies! Paldies tev, Inga! Turpini eksperimentēt, un, ja sanāk ieliec arī Instagramā, es arī paskatīšos, un tām, kas klausās, ja tas bija noderīgi, lūdzu padalies ar šo savos sociālajos medijos vai ar draudzenēm, tas mums palīdzēs tikai aizsniegt vairākas sievietes, un tad ir kopīgi kaut kādi ieguvumi. Un rakstiet komentāros jūsu atziņas vai kaut kādas knifas, ko jūs esat atklājuši saistībā ar šīm tēmām. Paldies, Ļaus, Natā! Paldies!